Labrīt. Čau, kā tev? Arī labs rīts? Jā, ļoti labs. Es jūs nevaru kopā salikt. Jūs pazīstami no vienam? Bijām no viena. Nu, esam no Katrs pa sevi? Okay. Šodien mums 10 gadi, kā mēs šodien mačus taisām. Ir kāds, kam ir ilgākie? Kurš cik reizes te bijis? Tu, man liekas, diezgan esi. Vairākas reizes. Jā? Es tā kaut kāds 5. Kopā pavisam, jā? Viens no labākajiem pasākumiem, par ko pateikt. Jā, tāds ļoti. Nav jāčakarējās ar motilu. Jā. Ļoti saistoši. Ļoti saistoši, jā. Nu, cilvēki arī pasties, viņam katru gadu Aigaram ap 30, 40 nāk. Es nezinu, šodien viņš tu bija iemetis čatā to protokolu parādījis, cik cilvēki, man liekas, es kaut kāds 35 pārsaskaitīt. Top čatā? Nē, mums bija savs čats tur iekšējais. Apskatījāmies, teica, re, kur apsties pilns ir. Nu, forši. Ir plāni, uz kuru pusi vai nav nekā? Ir, bet Iet, kur deguns. jā, pat cik vietas ir vairākas, kur ņemt, tad ir Tu biji treniņos? izšķiršanās, kuru vietu ņemt, kuru. Bija treniņos, te nebija? Jā. Vakar, aizvakar, kaut ko nopirkt? Vakar, aizvakar. Tu poruči mājās esi bijis? Es pārsvarā uz ledus. Tā man ir primārā vieta. Okay. Nu, te jau var citi saka puikas, ka patīk tas pasākums. Tā kā tā. Labi, vīri, davai neasakas. Čau. Jūs mālēči vajagais prieks par jums. Jūs kuro reizi jau nākat? Man tā būs trešā. Abiem tie trešā? Jā. Nu, redz, šodien, zinat, jā, šodien 10 gadi kā. Jā. 10. sezona. Aigars Malacis šitā te mauc visu laiku. Labrīt! Jā. Mums šodien 10 gadu jubileja. Apsveicam. Pazīstam sabiedrībā viesi ieradušies. Viss kārtībā. Pietiks tik vien? Mēs sportisti. Nevar vairāk. Mēs atbraucam uzvarēt. Ok, mums tā 10 gadu jubileja. Uz kuro reizi paši ieradušies? Es esmu otru. Otrā. Bet Pirmā. Ir plāni, uz kuru pusi? Lielo. uz lielo līdekļu ķepsim. Uz pa labu, pa kreisi mauksiet, ko darīsiet. Ir bijuši treniņi, nav nekas, ne? Ir. Nē, mēs te bijām. Joku pēc. Pēc mēneša. Pirms mēneša? Jā, tā bija baigi labi ķērāt. Nu, tad jau noteikti mauks pa to pašu vietu. Nu, jā, Te jau pa taisnā uzreiz. Tur arī sāksies viss. vēl jau jātiek ledum virsū. Tas gan, jā. Tā kā tā. Labi, vīri, lai veicās. Davai. Tā, nu, pasākums ir sācies. Raķetes izšautas, starts dots. Šādu formātu maču Latvijā, kad mums laikam vispār patīk kaut ko darīt pirmo reizi, jo gan Tumsas kauss ar mums bija pirmais. Tā vēl nav bijis, ka mači sākušies un puikas no malas pienāk un grib piedalīties. Ko ne? Āķis lūpā, ka ieraudzīt tik lielu baru. Kā te? No, forši. Tuliņās piereģistrēsim un var dot iekšā. Tevi es redzēju, bet nu nekas. Nu, labi, vēlreiz. Imanta onkul, kā ir noticis, kad jūs esat, Aizkavējies. jā, bet jūsu Tas viss ir pateicoties Latvijas valsts ceļiem un satiksmes ministram, tam iepriekšējām Linkaitim un vēl citiem jā, progresīvajiem. Šlaiserim arī. tas, kad ceļi slikti, lai... Riepas ir beigtas. Šlaisers teica, ka ceļi būs kā Vācijā. Un tā arī ir, es esmu bijis Vācijā. Ir arī vietas, kur ir tādi ceļi tiešām. Čau! Sveiki! Jā, 10. par CLPLV blītkošanas kauss. Šogad savākušies daudz, man liekas, rekords 41 dalībnieks. Visi jau uz ledus šopē, drīz iesim skatīties, kas notiek. Ārvis vāra zupu, balvas ir, kausi ir, medaļas ir, viss ir. Jāiet skatīties, kā veiksies dalībniekiem. Galvenais tiesnesis, Gins Irbe. Nē, galīgi nē. Kādas prognozes? Nu, tu zini, es apstaigāju ar kameru priekš filmiņas pafilmēt. Un baigās cerības puikas ar nelika. Ir treniņos īsti neviens nav bijis, bet jā, nu, es nezinu, man liekas, ka te uzlikt kaut kādas prognozes diezgan sarežģīti. Te ir vienkārši, tā būs. Bet patiesībā baigais prieks, kam runāja Aigars, ka ir vēl 10. jubilejas pasākums, un es tādu prieku entuziasmu uzreiz pieteicos.
foršs pasākums. Nē, Un nu. daudz arī to atzīmēja, kā viens teica, gaidu vairāk par dzimšanas dienu šos te mačus. Nu tā Prieks ir, jo dzirdēt, ne jā. visi grib ķert ar moteļiem un mormuškām, tad šis ir tāds pasākums, kur forši var ar dzelzīšiem pastrādāt. Un par prognozēm es runāju ar Kasparu Buko, pagājušā gada čempionu. Viņš jau šogad arī intensīvāk patrenējās. Nu, viņš saka, ka kaut kādam 2 ir jābūt, nu tā, plus mīnus 2 kilogramu. Un vēl ir prieks, ka daudz puikas ir atbraukuši ne tikai rīdzinieki, ir no dažādām Latvijas vietām, Cēsis, tur vēl no kaut kurienes bija, es īsti neatceros. Ir no vairākām. Jā, no vairākām, tā jā. kā nav, ka puikas speciāli mērojuši lielu gabalu, baigais prieks par to. Nu, lūdzu, vaininieks Aigars, 10 gadi apsveic. Paldies! Jā. Idejas autors Edgars Rimša, un caur mani tas tika realizēts. Un pasākums jau ir ieguvis tādu jau kaut kādu, jā, savu šito te. Es domāju, ejam skatīties, kā veicās dalībniekiem. Ejam, davai, laižam. Tādā raitā solī domā būs, tur ir, kur tu skrien? Nu, cik ir laiks pagājis no starta? 4 minūtes. Nu, ot, 44 minūtes ir, kā tika dots starts. Un? Pagaidām nekā. Ak tā? Viena copa, tad bija kaut kas labs aizgāja, un tas arī bija. Ok. Nu, tev noteikti jau kādas 4 copas bija? Ar nebija copīt? Labi, pēc kādas 2 stundām apiesim vēlreiz. Okay. Bet tad, lai būtu. Okay. Nu, pirmās 45 minūtes aiz muguras. 45 jau. Minūtes. Kas? Kā tev veicās? Skarbi vispār 4 gabali. 4 lieli maziņi. Nu, viens uz 70 gramu. Ok. Ir, ne? Nē, meklēju vēl. Nav nekā. Ledus cik ir bies? Kaut 30 varētu būt. Oho. Labi. Atkal. Ko tev vajag? Zīvis ir? Nav. Tiš! Nopietni noķēri kaut ko? Nē. Nav nekā? Nē. Labi. Tičoks. Tičoks bija? Ietičīja. Labi. Cīni? Ej, turēs tā stūri, tu tev arī ietičīs. Nē, paliksim. Parādi, ko tu tur noķēri? Jāiet lielāk. Nu, pagaid. Redzi, tikko acis priekšā cilvēks noķēra zīvi. Tā. Neiekrīt apakaļ. Cik tev tāds ir jau? Forši. Labi, Atslēgas bļitka. Kāda? Ok. Labi. Jāsakas, lai veicās. Ko tu te dari? Mēģinu kaut ko izvilkt no turienes. Sanāk ar? Pagaidām ne. Copīti bija, nebija? Iespējams. Tu esi pirmoreiz, ja? Jā. Vispār dzīvē pirmoreiz? Nu, jā. Ak, Dievs. Turās. Kas tas tāds? Sveiks. Sveicināt, kā jums iet šodien? Cik jau ir zīvtiņas? Nesaskaitīt. Aha. Okay. Copīti dabūji kādu? Jo. Parāda acis, tu melo man akal. Ir skaidrs. Nu labi iet. Cik kastē zīvtiņas ir? Tagad 2 zirga zobiņi pieteicās. Okay. No, tā Es nav. pirmo reizi vispār šeit esmu. Es pat nesaprotu, es meklēju, kā tā īstas reliefs. Tā ir forši. Tā, plezīrs, brīvdiena. Tieši tā. Nesaka. Pie vēl. Nu, strīpainas ar zobiņiem. No, cik tev kastīte? Pa lielu maisu iedod. Pat nekā nav vispār. Okay, bet Liks un nabaks.
Būs, gan jau, ka būs. Kamēr nav aizmucis. Tūliņ jau muks noteikti. Nu kā tev veicās? Ir kaut kas noķerts jau? Ko? Copīti dabūji kādu? Ko? Kādu zivinā. Kā tur ir apakšā? Cik biezs ledus, kā tev liekas? Nav biezs? Jā. Okay. Patīk copēt? Jā. Forši. Nu, lai tev veicās. Vēl jau ir laiks noķert kaut ko, vai ne? Jā. Labi, turās. Nu, un kā tev vecākiem iet? Krustmātei. Labi. Kas tas bija? Tā bija copīša. Un paspruka. Tu redzēji? Un smuks zivtiņi bija. Nogāza zemē, te jau monstrs. Vai, vēl varbūt turpat tās ir. Paldies. Nāc biežāk filmēt. Sarunāts. Ei, tu no smuks bija pret ledu malā citās. Tagad, ka vilka ārā, ja? Jā. Es negaidīju, es atslābinājos. Ja būtu bijis, es negaidīju. Būtu uz doto... Jā, bet uz doto brīdi. Vismaz viena copi bijusi. Tā ir pirmā. Tāpēc, kad jau smuks varēja mums kaut reiz uz lielāko pretendēt. Jā. Vai lai veicās? Skaidrs, ka viņa nekur viņa nav tālu noteikti. Ne. Tu ir pasaules savējos vēl vairāk. Nu, beigas tev čalīt. Jā, nu stāsti. Lielais loms cepuri palīdz. Tad moška ņem manējo par COP LV. Par COP LV? Varbūt tā būs. Nu, kā tev iet? Smagi grūti. Ir kāds zivtiņu? Copīt? Copi ir, jā, līdak nokla. Nu tā ir copa? Nu, jā. Vismaz bija, jā. Nu, ko mēs tev varam? Vasarīts, beidīgi. Stāst. Ko? Vai piesitienu? Nu, kā? Tad jau diezgan svarani. Ja ne piesitienu. Sitienu tāpat? Nē, daļēji. Kaut kādas mazas sasaras redzējām. Ir, bet nav tā, ka... Un tikko viens kaut kas labs aizgāja filmējot. Nu. Tuks? Kā tā? Bija? Nu, kā jums iet, vīri? Nekā pagaidām sapno redzēs. Jā. Nu, kam ir pa 3, 4 kaut kā tā. Vietām nav, vietām ir. Tikšanās vietu mainīt nevar. Nu, varēs aiznest krastā. Ja nākt palīgā zivs aiznest. Kruķītājs? Tieši tā. Kā tev iedraudziņi? Slikti. Kā tad tā? Nav pasmaidi. Jā. Zivtiņi ir apakšā? Vai tu tāpat pa jokam tikai? Es tā, skatos, kā mana blītka laikā, un es skatījos. Bet nu ir kāda 1, 2, nav nekā? Ir kaut kas tur tā. Ir ka maisā. Okay. Drīkst ir ielūrēt jūs maisā? Fīģņiem tārā. Tur vienam trūkst. Nu jau vairāk kā stunda riņķi. Ir ar ko palielīties? Lai gan 7 šitādi. Šitie lielie. Jā, šitādi lielie, jā. Tā bija tā meistarība, ja? Grandiozi. Bet nu plus mīnus tā arī ir. Ir kā nekas, bet plus mīnus tā arī pārējiem. Jā, nu es pat teiktu, šitais gals labāks nekā tas. Vismaz, kamēr mēs ejam riņķi. Vai neatsakas? Nu, te ir vesela akumulātora iekārta. Pēdējām tehnoloģijām ieradies cilvēki. Jā. Un zivs jau ir atbilstoši. Ceļš tas viens. Redz viņu vispār? Ir, jā, 3 gabali. Bet tie vienīgie? Jā. Nu, kas? Lūdzu. Okay. Nu, plus mīnus, saka visiem vienā. Tāda, nu, ir kam nemaz nav, un ir kam apmēram. Nē, viņš šitā te tas efēns jau smuki kā atmet. Blitka?
brāķēta. Jā. Nu, stāsti. Nu, 1, 2, 100, 111. Divas, man liekas, ka mazākā visās. Nē, tur viena. Tur šitam te ir. Es tik mazīgi nebiju redzējis. Ui! Kā tādu var dabūt? Bet šitas ir. Mazaču. Nu. Kādam jau lasās. Ziltnīti. Lēp jāsavējās, lai neviens neredz. Ko? Ej, pasties, kā čalim iet. Jau taķē ir pilna maita. Viss. Jā, maziņa. Skatās, tu pēc medaļas esi atbraucis, ja? Parāda attaisīt. O, ir? Uz ko ir? Maziņa. Jā, nu es pagaidām vairāk tevi. Tevi viss vairāk. Es ko es redzēju. Nu, Davai. pagaidi. Tā ir Latvijas čempionāta. Ar sīkiem. Jā. Un tev pilns. Nav vispār. Nav vispār švaks. Tā, pasmaidīs mums tad. Nu, kā tev? Ir ar ko palielīties? Jā. Ar ko? Ar izcilu lomu. Nē, esmu 0. Nulē nav, bet nu ir kaut kas. Kaut kas ir. Jā, pārsteidžos. Vienā stūrī ir, otrā nav. Bet ir ļoti novērojams, ka ir mazā ziltiņa sadīta. Augšējā slānī, zem paša ledus. Pilns ar balto zivi, smalku. Tieļai, tāpēc arī viņš tīra vairāk. Ja viņš baigi negribēs šodien. Tikai vēl atrastu atslēgus, ko viņš ņems. Jā. Bet nu vienam otram tai diezgan pilni tie maisiņi. Nu tā, optimismu noskaņojumu. Nu tas jau vienmēr. Zivis ir uz ledus, tas jau ir labi. Jā, davai. Ka nav tikai zem ledus. Lai veicās, davai. Paldies. Nu, ir? Ir lielais loms. Tas ir viss, ko noķert pagaidām. Jā, davai cīnās. Ir puikas velk. Tā kā atrast vajag īsto atslēdziņu. Es labprāt, kāds reiz 10. Ir tev? Cik? Kaut kāds 10 ir ziltiņi? Saka, tur ir vienam tā arī vajag dalīt. Tur vairāk, tur mazāk. Op! Ir. Nu, tā beidzot noķēra kadru. Okay. Nu, mūri. Es dod, mēs filmējam. Aid to? Tā pie mums. Bet nu bija kalāji. Nu, tu pēc ceļojošā kausa vai kā? Kā lūdzu? Tu pēc ceļojošā kausa? Jā. Ir kā tev iet? Nu, pagaidām ir baigi švaki, nav rīta cēliens vispār. Jā. Cēsiniekiem ir? Siguldas būs. Sorry, Siguldi. Sajūk, tik daudz dalībnieku. Ir, jā. Bet tu neesi vienīgais šitādi ir, tur baigā cīņa būs par mazāko. Nē, ir arī kaut kas bišķi vēlāk, bet pa vidu ir baigais klusums vispār. Pa vidu? Jā. Nu visi piespiedušies ir pie niedrēm. Es visi nu pa vidu. Jā, visi. Ja pagājuši gadu izteikti bija pa vidu. Pagājuši Es gadu. arī atradu tur bedres, bet nekas nav vispār. Pagājuši gadu bija pa vidu un tagad rekuši. Jāmeklē, jā. Sigulda rullē. Pat tagad viss norula. Nu jā, kā tev? Pa kādam. Nav tā, ka nebūs palīgā jānāk iznest zīves. Labi. Nu, tā tad izgājām pirmo aplīti ar Gintu, paskatījāmies, kā dalībniekiem iet. Dažiem nav nekā, dažiem ir mazas ziltiņas, dažas. Bet 2-3 jau maisiņā kaut kas krājās. Izmērs nav liels, bet es domāju, ka cīņa par pirmo vietu tagad tik sāk uzkurināties. Tā, ka būs interesanti. Jāiet paskatīties, ko Arvis ar zupu ir sadarījis. Atsām no apgaitas. Kā tev Arvīt iet? Viss iet super. Jā?
Jā, buljoniņš reku jau redzams, jau veidojās. Labi. Viss ir super. Labi. Tā kā uz vieniem būs. Nu re, zupiņš gatavs. Smalki. Yes. Provīts. Tā es te izstaigāju. Vēlreiz paskatījos, kā iet, cīņa ir interesanta, bet rekur Gints noņem provi no zupas, ko Arvis gatavo. Paņem. Zin kā, pašam tās garas kārpiņas savādāk. Nu, kā ir? Nedod nevienam pašiem kravu. Afigēna garšīgi. Tad jau garšīgi. Ļoti garšīgi. Man liekas, ka sāli arī nevajag visu, kā vajag. Nu, tā jau... Tad gaidām dalībniekus, šitais viss vēl, cik mums ir kādu pusstundiņu. Vairāk bišķi. Jā, savilksies tur bišķi uz lēnas uguntiņas, un es domāju, ka man īstenībā ir lielāks prieks nekā piedalīties tur, bet būs šodien te krastā un parūpēties par to superīgo sejas izteiksmi džekiem, kas būs visu dienu tur nočakarējušies, atnākuši, iesmās to kausiņu un vienkārši superīgi paēdīs. Un tas ir, man liekas, tāds, nu, tāda superīga pievienota vērtība veiksmīgiem mačiem. Gins kaut kā neizskatās laimīgi. Nu ko, Gins vienkārši jau dabūjis ir jau kausiņu, viņi jau vairāk nekas neinteresē. Man neko nevajag, man ir labi. No rindiņas sastājas ir. Ir pēc maisiņos kaut kas iekša. Tā. Jā, tur ir 20% visam šitiem te kārtas, tur ir. To droši var paņemt. Tā, nu pirmkārt gribētos pateikties vienīgajam bērnam, kas piedalījās, jā. Robert, nāc, iedosim tev balvu. Re, Robs. Apsveic. Teiksimies arī dāmām, ka nebaidās piedalīties. Baiba. Tā, Anna. Tā, un tad varētu palūgt Carnikovas makšķerēšanas skolas pārstāvi, jā, ar specbalvu. Viņi mums sarīkojuši tādu smuku kausu, jā, kas pienākās par 3 lielākajiem aseriem. Šito arī iedos. Un 3 lielākie aseri, 610 grami kopsvarā, ir Vladislavs Krabalis. Cik bija kopējais? 610. Tā, un 4. vieta ir Aigars Ālens, kilo 850. Koka medāls, jā. Tā, 3. vieta 2 kg un 80 grami Ronalds Teņislavs. Ar 2 kg 240 gramiem Gunters Streicis. Negaidīti, lūdzu. Tā. Šogad uzvarētājs ir ar diezgan lielu pārsvaru. 3 kg 460 Staņislavs Osipovs. Nu, apsveic. Tā, tev, ar ko sāksim. Tad no NGT balva. No Karda. Dāvanu karte no Pamo. Lielā dāvanu karte no NGT. Tur vēl rokas kausiņš, kas paliek tev par piemiņu. Medaļa. Hipermetru tēja no Baltika Iksel. Un šitais ir ceļojošais kauss, kas tev paliek līdz nākamajam.
kā tu atradi to savu zivi, ko tu darīji, kā tev? Nu, mēs gājām uz vienu pusi, tur nebija nekā. Jā. Un pēc tam es aizgāju otrā pusē. Un pirmā alenga. Jā. Es noceru kaut kādu vasarīti. Un pēc tam tehnikas daļa. Pa kreisi, pa labi. Un rezultāts bija, nu, malacis atradu savu pļaviņu. Jā. Tur viss bija. Kāds tev bija, uz ko tu ķēri? Uz mazuņu blītku, es nezinu, Nosaukumu. sauc. Varbūt tiltiņa, varbūt. Jā. Es nopirku divas, pirmo pricepīlu un visu. Ok, nu, malacis. Prieks, paldies par Paldies. Viss, roka pietiek, davai jau. Cik tā? Paldies organizatoriem. Šit, ne. Jā, ne. O. Šī tāda blītkiņa, jā? Es nezinu, tā ir tiltiņa vai ne. Es nopirku divas gabalas. Šito un vēl vienu. Jā. Tas ir zelta blītka. Pastāsti, kā tev gāja, kur tā panākuma atslēga bija? Treniņi. Tur tieši tā, pagājušajā nedēļā bija atbraucis. Nu, tu domā, ka tie tagad tev deva rezultātu? Nu jā, ķēru tāpat kā treniņos, bez izmaiņām. Tos pašus atceros. Ej, lūdzu, Mārtiņ, ļauj mums parunāties. Tā kā vienīgais. Tāds plāns bija, kā iešu uz dziļumu un skatīšos, kur viņš atrodas. Atradās reāli metrs no ledus uz leju. Nevis 4-5 metri dziļumā pie grunts, bet augšā. Jā, kāda blītka? Salmo. Salmo kaut kāds. Maziņais viennieks. Ok, nu, prieks tevi redzēt uz piedestāla. Palika tagad kaut kad pirmo vietu. Būs. Paldies. Medaļu nevar redzēt, tā lai. Šitā. Nu, mēs sākām mačus, visi jau bija aizgājuši, un tu piebrauci un saki, kur te mači notiek, vai var vēl pieteikties. Nu, lūdzu, principā ielic pēdējā vagonā un otrā vieta. Cienījams rezultāts. Kas bija panākuma atslēdziņa izstāst mums? Es domāju, tas, ka viss šitajā gadā janvāra mēnesī vienkārši zināja, kur tas asars apmēram atrodas. Izmēri nav liela, vienkārši zināja, ka nav nekur jāskrien, jāmeklē. Tā varēs dabūt te pēdās viņu, ja? Vienkārši. Tā arī bija, ja? Jā, un principā, visu mēnesi trenējos. Ja? Es gribēju jau pagājušajā nedēļā, es domāju, jo pagājušajā nedēļā arī mači bija. Jā. Un tur tikai ar blitku strādāju. Nu, arī bija tāds pats rezultāts kā tagad, ja? Bet es gribēju teikt to, ka man, tā kā tas viss bija treniņu process, tas bija treniņu procesā iegūts tāds pieredzi. Ja? Pieredzīt un priekšstats, ko darīs šodien, un visu tavu plānu, viss nostrādāja. Jā. Tas, kad kāds briktiņš sāk taisīt, un pats patīkamākais tas, kad uz to, ko tu pats uztaisi, tā ķerās, un tas ir... Tam, kam tu tici visvairāk, tas arī ķerās. Kaut gan šodien arī bija gan uz sudraba briktiņa bija, gan uz sudraba krāsas. Jā, bet sudrabs. Bet pārsvarā bija kaparkrāsas nostrādāja. Ak tā. Labi, paldies tev, apsveic vēlreiz ar otro vietu. Visiem ļoti liels paldies, ka atbraucāt, ka piedalījāties, jā. Forši. Paldies!